sveiciens tev šajā dienā. Šis ir saulgriežu vēstījums. Un kas vienlaicīgi arī ir kā meditācija. Iekārtojies ērti, aizver acis, sajūti sevi šeit un tagad, šajā vietā, šajā laikā, savā ķermenī. Un izsaki nodomu savienoties ar saviem augstākajiem aspektiem, ar savu augstāko es, ar savu dvēseli, ar savu ķermeni. Tu esi šeit un tagad. Tajā pašā laikā tu maksimāli atslābinies. Tu dzirdi šo vēstījumu. Un arī jūti enerģijas, ko tas nes. Un šobrīd klātesošas ir visas stihiju enerģijas. Ir ūdens, ir saules enerģija, ir zeme, ir gaiss un ir dažādas dabas skaņas apkārt. Jo šis vēstījums top pie jūras, dabā, lai arī šīs stihiju enerģijas varētu ienest šajā praksē. Un visas stihijas ir kā resurs priekš tevis, un ir būtiski katru dienu savienoties ar zemes enerģijām. Un tajās ietilpst arī stihiju enerģijas. Uguns, ūdens, gaiss, zeme. Un tu vari iztēloties, ka tu atrodies kādā brīnišķīgā gaišā vietā, jūras krastā vai varbūt kādā citā vietā. Kas ir tava drošā vieta, tava spēka vieta? Un tu zini, ka tu esi pilnīgā drošībā. Un arī viss, kas notiek šī vēstījuma laikā, šīs meditācijas laikā, ir tikai un vienīgi tavam augstākajam labumam un visu citu augstākajam labumam. Šodien ir pavasara saulgrieži, un tā ir diena, kad iesākas jauns cikls, jaunas dzīvības cikls, atmostas daba, atmostas ķermenis, un arī dzīvības enerģija pieņemas spēkā, un tu vari šo portālu, it īpaši šīs dienas, kas ir šodiena, rītdiena, tātad 20. marts, 21. marts, izmantot kā resursu,
caur kur tu saņem to dzīvības enerģiju, kura priekš tevis ir vajadzīga, kura papildina tavus dzīvības enerģijas resursus. Un šī enerģija ienāk tevī gan no zemes, gan no taviem augstākajiem aspektiem. Un tā savienojas tavā sirds centrā. Un šobrīd arī tu to vari sajust. Caur savu ķermeni. Šī enerģija piepilda visus tavus orgānus, visas tavas šūnas, visus tavus kaulus, tavu ādu, visus ķermeņa svarīgos šķidrumus, asinsriti, līmfu. Visus tos orgānus tavā ķermenī, kas nodrošina tavu funkcionēšanu tieši fiziskajā plānā. Un šobrīd tiek veikta arī attīrīšana tieši fiziskajam ķermenim visos līmeņos. Kas vienlaicīgi ir arī kā aktivācija, kad tiek iedoti šie atjaunotie dzīvības enerģijas kodi, kurus šobrīd tu vari saņemt no visuma, un tie tiek ienesti tavā ķermenī, un tie tiek iezemēti caur tavu ķermeni arī zemē. Tādā veidā tu iegūsti nepieciešamo resursu, dzīvības spēku, gan priekš sevis, gan arī savienojies ar zemes enerģijām, ienesot šīs visuma enerģijas zemes plānā, kas ir būtiski šajā laikā, kad notiek zemes atjaunošanās un pārējas procesi, ko var saukt arī par zemes augšām celšanos, pāriešanu jaunā līmenī, un ik katrs tavs
veiktais solis caur dažādām rīcībām, kas ir gan meditācija, gan rūpes par sevi, gan rūpes par zemi, par savu tuvāko vidi, tuvākajiem cilvēkiem. Tam visam ir liela loma, un bieži vien tu to nenovērtē, jo tev šķiet, ka tu esi pārāk vienkārši parasts cilvēciņš, bet atceries, ka tu vienmēr esi brīnišķa, dievišķa būtne, kas ir atnākusi zemes plānā šajā pārmaiņu laikā, lai iegūtu gan sev vajadzīgo pieredzi, gan arī palīdzētu šajos zemes, jaunās zemes veidošanās procesos, kuri jau turpinās kādu laiku un vēl turpināsies arī daudzus nākamos gadus, taču pārmaiņas notiek ikdienu un tikai no tevis un no tavām rīcībām ikdienā ir atkarīgs, cik ātri šis process notiks. Un tagad tās resurss, tā dzīvības enerģija, kura šobrīd tev ir pieejama gan caur šo praksi, gan arī šīs saulgriežu dienas. Izmanto to maksimāli, dodies dabā, izbaudi stihiju, klātbūtni, kurina uguni. Arī šādā veidā tu vairo un stiprini savu dzīvības spēku, miedarbībā ar dabu, ikdienas, dažādos veidos, vai tā ir pastaiga, pat ja tā ir pilsēta, bet miedarbība ar dabu šajā laikā ir ļoti būtiska tavai fiziskajai labsajūtai, kas veicinās arī tavu iziešanu no tā saucamās miglas zonas, kurā tik daudzi šobrīd jūtās nokļuvuši. Aktivitāte ir būtiska šajā laikā. Un tieši šeit mēs runājam par fizisko aktivitāti. Un, protams, arī visas aktivitātes, ko tu veic savā izaugsmē, vienmēr nesīs tev tos augļus, kādi būs atbilstoši tavam
ieguldījumam. Un tagad iet noslēdzošā enerģētiskā plūsma. Un šobrīd tieši saules enerģija ieplūst tevī, pastiprinot dzīvības spēku, gan enerģētiskā, gan fiziskā līmenī. Un ar šo mēs atvadāmies, mēs esam skolotāji vienotās apziņas pārstāvi, un klāt ir arī stihiju enerģiju pārstāvi tieši enerģētiskā plānā. Un mēs vēlam to brīnišķīgu šo saulgriežu laiku, izmantot to maksimāli apzināti, jo tas iedod tev resursu visam turpmākajam gadam. Un tagad atgriezies šeit un tagad savā ķermenī, sajūt savu pēdu centrus, sajūt, kā no tiem izaug saknes, kuras iesniedzas zemē līdz pašam zemes kodolam. Un tur ir karsta, ugunīga enerģija, sarkanīga oranžā krāsā, kas mazliet atgādina lavu. Un tu savienojies ar šo enerģiju, tu iezemē visu to visuma enerģiju, augstāko plānu enerģiju, kas ienāca tevī caur šo meditāciju, caur šo praksi. Sajūti dzīvības spēku savā ķermenī, pakusties, un tad, kad esi pilnībā atpakaļ, tad atver acis.